Oskar, čau! Sveiks, Tomas, prieks tev arī redzēt. Oskar, pastāsti lūdzu, kur mēs atrodamies? Šodien tu esi pie mums Pļauniekos projektā Deglavu gleznotāja rezidents. Tas ir jaunais daudzdzīvokļu projekts, kas ir uz Saharova un Deglavu ielas, var teikt, krustojuma pretī Drēliņkalnam. Mums šeit pašlaik ir jau 5 mājas tiek būvētas, 2 ir pirmā kārta ir pabeigta jau 22. gadā, visi ir apdzīvota. Tagad tiek būvētas vēl 3 mājas. Mēs projektu attīstām vairākās kārtās. 2 mājas tiks nodotas eksploatācijā šī gada vasarā, un vēl viena 3. kārtas māja būs pabeigta nākošā gada beigās. Kas ir Deglavu gleznotāja rezidents? Kas viņu attīsta? Tas ir Izraēlas uzņēmums Elektra, kas ir īpašnieki. Tas ir vienīgais projekts Rīgā viņiem, bet, kā es teicu, te ir vairākas kārtas, līdz ar to projekts jau ir no 20. gada, līdz ar to un vēl par cik notiek vēl būvniecība, tā kādu laiku te vēl būs ko darīt. Vai jūs plānojat arī kaut kādus citus projektus attīstīt? Pagaidām tāda doma ir, bet pagaidām vēl pietiekoši daudz šeit ir darbs. Tad, kad jau šeit ies uz beigām visi procesi, tad arī sāks vairāk skatīties par kaut kādu citu zemes gabalu attīstīšanu. Varbūt var pastāstīt vairāk par pašu māju, par konstrukciju, kā viņi būvēt, no kā? Mājas ir būvētas no dzelzbetona 3-slāņu paneļiem. Panelis ir 48 cm biezumā, pa vidu viņai ir iestrādāts 20 cm siltinājums. Pārsegumi, protams, ir dzelzbetona viss, un mājas ir ļoti siltas. Energoefektivitāte mums ir A klase. Oskar, no kā ir starpsienas? Starpsienas mums ir dubultais reģipsis, un vate pa vidu starpsiena ir 10 cm biezumā. Starp dzīvokļiem ir betona paneļu sienas un ir vēl sienas, kas ir papildus apšūtas ar reģipsi un arī ar vati. Ja tas ir, piemēram, kur dzīvoklī vienā pusē varbūt ir guļamistaba, otrā pusē ir dzīvojamā istaba, tad tur ir vēl papildus apšūts ar reģipsi un skaņas izolāciju. No kā jumts ir? Jumts ir arī paneļi, tad ir siltinājums un kausētais jumts, ir taisnais jumts. Vai balkoni ir katram dzīvoklim? Balkoni ir gandrīz katram. Ir daži dzīvokļi, studio tipa dzīvokļi, kuriem līdz 5. stāvam nav balkoni, bet, piemēram, lielākiem dzīvokļiem visiem ir balkoni. Ir plašie balkoni, 6,7 kvadrātmetri, un ir arī bišķiņ mazāk, 4,2 kvadrātmetru balkoni. Cik stāvu mājā ir? Mājas visas ir 10 stāvi. Un cik dzīvokļi ir mājā? Pirmajā kārtā pa abām mājām bija 152 dzīvokļi. Nākošajās mājās, kas tagad tiek būvēts, ir pa 71 dzīvoklim katrā mājā. Pirmajā kārtā vispieprasītākie bija 4 dzīvokļi. Tos izpirka pirmos, līdz ar to nākošajās kārtās tika jau nedaudz pārveidot plānojumi, tika apvienoti. Ir mazāk 2 dzīvokļi, ir vairāk 4 dzīvokļi. Līdz ar to tas dzīvokļu skaits samazinās. Studio ir 1 plānojums, 2 dzīvokļiem ir 3 plānojumi, 3-niekiem ir vispār 5 plānojumi, un 4 dzīvokļiem arī ir 3 plānojumi. Tā kā tā izvēle ir diezgan liela. Klients var atrast, kas viņam patīk, atkarībā no debesu pusēm, tur saules puse vai ziemeļu puse. Tā kā, izvēles iespējas ir diezgan lielas. Jaunajās mājās jau rezervācija ir atvērta? Jā, nākošā kārta, 2. kārta, kas būs gatava šī gada vasarā, tur ir kopā 142 dzīvokļi. Var teikt, jau vairāk kā 75% ir norezervēti, ir palikuši kaut kādi laikam ap 35 dzīvokļiem. Līdz ar to jau 5. mājā, kas tiek būvēta, tur jau ir vairāk kā 10 rezervācijas. Vienkārši ir kaut kādi plānojumi, kur 2. kārtā vairs nav pieejami. Līdz ar to klienti jau rezervē nākošajā mājā, kur būs tikai gatavi nākošais gads. Vai šajās pabeigtajās ir vēl kāds pieejams dzīvoklis? Nē, šeit viss ir izpārdots. Tikai tik, cik demo dzīvoklis. Mums ir 2 demo dzīvokļi palikuši, bet tos mēs nepārdodam. Jā. Nekad nepārdosiet? Pašās beigās jau pārdosim, jā. Okay. Vai ir pagrabs? Pagrabs kā tāds vispār nav. Ir, ja tu domā, kaut kādas noliktavas telpas, katrā mājā ir individuālās noliktavas telpas. Viņas, protams, jāiegādājas atsevišķi.
Katrā mājā ir 19 noliktavas telpas. Kas ir ar stāvvietām? Stāvvietas ir ap māju, ir mums virszemes stāvvietas, pazemes stāvvietas nav. Stāvvietas, protams, arī iegādājamas atsevišķi. Viena stāvvietas cena ir 7,500 eiro. Otrajā kārtā mums ir stāvvietas paredzētas elektroautomobīļiem, būs elektrības izvads, kur jau pircējs varēs uzstādīt sev vēlamo iekārtu elektroautomobīļu uzlādēji. Kāds ir griezta augstums šeit? Griezta augstums mums ir 2,60. Un ko tu vari pastāstīt par apdari? Vai visur ir vienādi vai atšķirās? Ir tā, mums dzīvokļi nāk ar pilnu apdari, nākat iekšā, nav gaismekļi pie griestiem un nav mēbeles nekādas. Otrajā kārtā mums klientiem, tie, kas pirmie bija rezervējuši, varēja izvēlēties vienu no 3 apdares veidiem. Varēja izvēlēties lamināta toni un flīžu toni. Pašlaik jau dzīvokļi, kas ir palikuši brīvi, kur vēl nav norezervēti, tur jau vairs iespējas nav izvēlēties, jo pašlaik jau notiek apdares darbi. Tie klienti, kas tagad rezervē 5. mājā, viņiem arī būs iespēja līdz kaut kādam klientam, kur līdz noteiktam laikam norezervēs, būs iespēja arī izvēlēties apdares kaut kādus variantus. Vai ir kaut kāda atlaide tagad, ja ātrāk rezervē? Ir tā, ka mums otrajā kārtā tagad jūlijā ir diezgan labi piedāvājumi uz atlikušajiem dzīvokļiem. Gan studio tipa dzīvokļiem ir dāvanas, gan arī 4-stabu dzīvokļiem ir dāvanā gan autostāvvieta, gan virtuves iekārta. Tur 4,500 eiro budžetā līdz ar to. Uz pēdējiem dzīvokļiem tagad līdz nodošanai eksploatācijā mums ir ļoti labi piedāvājumi. Kā ar kreditēšanos, ar kādām bankām jūs sadarbojaties? Mēs sadarbojamies ar visām bankām. Bankām ir visa informācija par projektiem, iekšējie vērtējumi. Līdz ar to klients var griezties jebkurā bankā un banka uzreiz jau viņam izskatīs, nebūs nekāda papildus jautājuma. Tas viss notiek ļoti ātri. Kādi logi un durvis tiek izmantot šajā projektā? Logi mums ir 3 stikla 2-kameru logi. Durvis, iekšdurvis ir no Prodex ražotāja, dzīvokļa ārdurvis ir. Pirmajā kārtā mums bija metāla ārdurvis, ugunsdrošās. Nākošajās mājās jau būs koka ugunsdrošās ārdurvis. Arī baltā krāsā, vienkārši viņas ir no koka. Ko var pastāstīt par treptelpu? Kā viņi iekārtot? Treptelpa ir, par cik viņi ir diezgan ēkai pa vidu, nav nekādi atzarojumi. Te treptelpai vienkārši ir visa gaiša, trepes līdz augšai un lifts. Treptelpā atrodas skaitītāju, visi skaitītāji, gan apkurei, gan ūdens, elektrība, viss nolasās automātiski. Klientam nekādi skaitītāji rādījumi, nekas nav jāsniedz. Klients tikai saņem katru mēnesi vienu rēķinu, kur viss ir iekļauts jau iekšā. Cik lifti ir mājā? Viens lifts uz 9 personām. Ko tur pastāstīt par sanmazgliem? Kāda apdara tur ir? Kas tur ir iekļauts cenā? Sanmazglos ir... ir, kur ir vannas, ir arī dušas, krāni ir Hansgrohe, podi mums ir Vitras firmas, vannas un izlietnes. Tur ir jāstāsta, ir dažādas firmas, bet apdares materiāli mums nāk no Reatona. Līdz ar to arī otrajā kārtā ir savādāka jau santehnika nekā pirmajā kārtā. 3. kārtā tur jau būs atkal kaut kas cits. Bet viss ir viena līmeņa kvalitātes, vienkārši pamainās kaut kādi ražotāji. Kā ar rekuperāciju vai ventilāciju projektā? Rekuperācijas sistēma mums nav. Mums ir vienkārši ir nosūcējs, tvaika nosūcējs un ir dabiskā ventilācija, kas aiziet atsevišķi, kas aiziet augšā uz jumta. Oskar, kāda jums ir apkura šeit? Mums ir pilsētas centrāla apkure. Protams, katram dzīvoklim ir regulējuma radiatori, individuālie siltumskaitītāji. Un, ja mēs runājam par apkuras rēķiniem, tad, piemēram, pirmajā kārtā, janvārī, kad bija visaugstākais mēnesis, piemēram, 3-staba dzīvoklim, vidēja apkura bija kaut kādiem 50–55 eiro. Tas jau ir ar visu PVN. Divniekiem bija kaut kādiem 35 eiro, studija tipa dzīvokļiem bija vispār līdz 10 eiro. Četrniekiem tur jau bija kaut kādi ap 65, bet ja tur vēl uzliek elektroniskās termogalvas, uztaisa gudro māju, tad tās apkuras tie rēķini vēl var būt krietni zemāki.
Kas apsaimnieko jūsu mājas? Mums apsaimnieko Selectum Home uzņēmums. Un kāda ir apsaimniekošanas maksa? Pirmajā kārtā apsaimniekošanas maksa ir 62 centi par kvadrātmetru plus PVN. Un varbūt var vairāk pastāstīt par cenām. Ar kādām cenām man vajadzētu reiķināties šajā projektā? Jā, runāsim tā, kad studio tipa dzīvokļa cenas ir aptuveni kaut kādi 70–75 tūkstoši, protams, viss atkarīgs no stāva. Divistabu dzīvokļi maksā kaut kur no 100 līdz 110 tūkstošiem. Trīsistabu dzīvokļi būs 140 līdz 155. Arī jo trīsistabu dzīvokļi mums ir dažādas platības. Ir mazāki, kas ir 65 kvadrātmetri un ir arī 71 kvadrātmetri. Līdz ar to tās cenas atšķirības. Un četristabu dzīvokļiem cenas būs no kaut kādiem 185 līdz pat 215. Jo arī tur ir 90 kvadrātmetri četristabu dzīvoklis vai vislielākais, kas ir 103 kvadrātmetri. Pastāst lūdzu par infrastruktūru. Ko tu vari pastāstīt par šo vietu? Es uzskatu, ka lokācija mums ir ļoti laba. Līdz ar to arī lielākā daļa cilvēku, kas izvēlās mūsu projektu, izvēlās tieši lokāciju, jo nekustamiem īpašumiem svarīgākais ir vieta. Jo mums ir blakus bērndārzi, skolas, ļoti daudz visādi attīstības pulciņi, veikali, sabiedriskais transports, tepat pa Saharovu ielu, pa Degla ielu. Līdz ar to no šejienes arī ar mašīnu 10 minūtes, un tu jau esi centrā, vajag sāga, viss. Ļoti blakus ir veikali, pļaunieku tirgus, kur var aiziet gan sporta zāle, gan svaigus dārzeņus no zemniekiem nopirkt, blakus Maksima lielā. Ar to šeit problēmas nav. Oskar, man bija ļoti interesanti. Es ceru arī mūsu skatītājiem. Paldies tev liels un izdošanos jūsu nākamajos projektos. Tā kā Oskara kontaktus sastāšu aprakstā zemā, tā kā droši zvaniet Oskaram un brauciet ciemos pie viņa. Jā, brauciet, skatieties, parādīšu demo dzīvokļus, visu izstāstīšu un palīdzēšu izvēlēties labāko variantu.